Nu čau, ir nākamais video par to, kā mēs gatavojam nauģiku vasarai. Un kā jau, vasaras sezona tūlīt būs sākusies. Jāpārbauda pēc ziemas ir eļļa mašīnai, vai ne? Ielaikam čupčiki iekšā, lai pārbaudītu, cik mums ir eļļas. Un eļļa mums ir absolūti 0. Jā, diemžēl ir sanākusi baigā ķibela. Eļļa ir šeit. Mums ir smaga eļļas noplūde no turbīnas. Bet sūdz par to paskatās, man ir sēdinājums. Man ir beidzot sēdinājums. Mazliet padaudz, teikšu, kā ir. Mazlietiņ. Ir mazlietiņ padaudz sēdinājums. Diez vai 18 te ar iebāzīšu. Labi, to piecels. Un pārdzīvojums arī ir par šo. Es nezinu, vai jūs video baigi redzat. Bet viss mans pulējums, visa keramika ir vienkārši vienā eļļā. Es neesmu baigais pulēšanas un keramikas eksperts, bet domāju, ka tā nav labā zīme. Bet labi, atgriežamies pie tā, kur ir pazudus man eļļa. Baigi neko redzēt nevar kamerā, to es saprotu, bet visa eļļa mums ir šeit kaut kur izkūpējusi. Mans plāns tagad ir noņemt gaisa filtru kasti, lai saprastu vairāk, kas un kā. Plāns ir tāds, ka rītdien Bračka brauks pie manis, man rītdien ir brīva diena, un mēs domāsim, ko darīt. Visticamāk, liesim eļļu, skatīsimies, kur viņi tek ārā, un kāds tālākais plāns. Varbūt tikšu pie jaunas turbīnas. Cerams, mazlietiņ lielāks. Vajadzētu noskaidrot, kāda ir lielākā turbīna, ko var uzlikt stoku motoram. Tā kā jā, labi. Ķeramies klāt pie skrūvēšanas, mazliet paskrūvēsim, noņemsim gaisa filtru kasti, tā lai rītdien arī var vieglāk jau visam tik klāt, un jā. Tad skatīsimies, kas tālāk noteiks. Esmu noņēmis gaisa filtru kasti, kā jau redzams, bet, baigi pateikt jau nevar, ka, es ticu, ka šis ir pievains, bet atbrauks rīt Bračka, un tad jau mēs izdomāsim, bet es domāju, ka šeit jau rekur šeit viss ir eļļā, kustinot viņš neizskatās nolūs vai vaļā, bet jā. Un mēģinot pagrūstīt, šādi neko baigi tur nevar gan apskatīties. Labi, es pats tagad neredzu, kā izskatās lāpsviņas un kas. Es neesmu kāds baigais turbo eksperts, bet man liekas, ka tik grūti turbīnai nav jāgriež. Labi, viņi negriež grūti, viņi pagriezt var. Bet, es teikšu, ka diezgan pagrūti viņi grozās. Rīt atbrauks Bračka, tad jau redzēs, kas notiek tālāk. Tiekamies rīt. Jums tas ir uzreiz tagad, man tas ir rīt. Jau žēl, Bračka ir atbrauc. Vai? Bračka ir atbrauc. Es jau vakardien iesāku mazliet filmēt. Bet jā, iegāzām mazlietiņu. Un jā, tur, kur es teicu, no turbīnas augšu, kur pienāk eļļa. Sāk tecēt eļļu. Ko es gribēju pateikt? Neaizmirst mūsu sērijas atbalstītāju Redpārt. Mēs tikko eļļa bijām? Jā, kur no Redpārt eļļa. Arī no Redpārt. Arī. Pastātam tikai to labāk. Tā kā jā. Links uz viņu mājaslapu ir mūsu ir aprakstā. Problēma grib redzēt. Jā. Skaidrs. Vai jauna turbīna. Kur viņi tur tajā galā kaut kur, huizin kur, vai ne? Kaut kur te lejā apakšā. Zem spiedienu bildi. Jep. Tāpēc arī gaitēļi. Aha. Un kur lai tagad tādu dabūt? Jāncim ir. Rīgas otrs gals. Jā. Bet nākošais, ko tavu darīt? Es viņu aizvilku, kur nevar. Pasētam nav cilps. Strops arī, man liekas, nav. Man nevar. Man nāķi arī nav. Pasētam. Jo, pasētam situācijā cilpu. Aizēj apskaties.
Jā. Tas tavā laikā notika vai pie iepriekšējās vai ne? Iepriekšējās beži. Jā, beži. Mobilā garāža. Tā kā jā. Arī neaizmirstiet, mums ir džemperīši savi. Jā, arī mums ir. Tas arī būs aprakstā. Un tagad jādomā, kas... Es konsultējos ar Redpārku šodien bijuši 2 cilvēki, kas ir redzējuši YouTube video, un tā ir aizbraukšu Netflix paņemt. Tā kā... Tur iepirkties tur. Mēs zinām visu, mēs zinām. Tik saka, kad esat no mums, ja rakstat arī. Jā, YouTube video. Droši saka. Visu kaut ko ar džekiem var sarunāt. Ko tagad? Ko tagad? Jā, bēdīga situācija. Es pat nezinu, kurā brīdī kā tas gadījās. Jo es kā pavilku vaļā, viņas reiz nogriezās. Un es jau skatījos, man likās, ka tur gar iekšmalu nāk nevis gar malu, ka vaļā būtu, bet viņa pārplīsusi. Bet pozitīvā ziņa to, ka tas salīdzinoši, nu labi, nebija pat salīdzinoši ātri, bet nu sapratu, ka kaut kas nav. Vienkārši smirdēja pie Luksora pēc ceļas un bija tāds jāatrāja hau vaļā, atrāja hau, ieraudz eļu, uzreiz noslāpēt, izģiet. Tā kā tā ir ar projektu auto, beigais projektu auto, bet nu... Ja nebūtu popkorns, gan jau tā nenotiktu. Jā? Ej! Nu nevar būt, ka popkorns. Nē, nevar būt popkorns. Veselīgi motoru viņam izšaudīties, vismaz izpūtējis neaizaug, zin kā. Taisa truba var aizaugt, jā. Vienīgais varbūt EGRs iztīrījies. Ir žēl strādā. Sit arī tā, jā, tur sit visur. To arī vajadzētu izdomāt. Aiztaisīt iet. Lāks tur ieielīgi. Neko, 50 centu monētiņu iekšā. Nē, viss, mēs braucam pēc noteikumiem, jā, mums EGR ir viss mašīnas, rīsavs spirdienas. Tā kā tā, jāizdomā, ko mēs darīsim. Nē, nu beigo jau variantu laikam nav, ir jābrauc pakaļ trupiņai, bet viņu uz te uz ielas malā samainīs. Kur es to trubiņu redzu, bet kā viņai tur tik klāt, jokci puj. Tur GoPro jau neredzēs to, bet... Tad būtu paigi, es ļoti gribētu, lai man šodien auģiks iet. Es varētu braukt uz laukiem. Nomazgāt, jo nu mašīna ir drausmīga. Viņa ir nostāvējusi. Tūlīt reāli pēc pāris stundām būs nedēļa nostāvējusi. Ilgākais, ko viņa ir stāvējusi. Ja vien neskait pie TDR. Es domāju, zvani augšā Jāncim, izstāst problēmu un mašīnu šo iedot trupu un izstāstīt, cik reāli mums ir samainīt viņu. Jā, tā arī būs jādara. Varbūt to varam paspēt aizskriet pakaļ. Sazvanīsim Jānis, izrunāsim, visu izplānosim un tad jau jūs skatāties, kas notiek tālāk. Tātad situācijas updates ir tās, ka mēs noņēmām to trubiņu. Un Lamberts nezināja, viņam vēl ir tāda trubiņa. Viņš teica, ka varbūt vēlāk pameklēs, bet mums radās ideja, ka no mana motora, ko mēs nopirkām, kas būs tas lielais jaudinieks, kaut kādu, kad tur bija nācis visādas trubiņas līdzi. Un ka tur varētu būt tā trubiņa. Būtu baigi ideāli, lai viņi tur ir. Jau varētu šodien saukt auģiku un būt vēlām. 3-5 minūšu brauciens. Tā kā jā, nabadzinš tā. Es nekad šitā neesmu braucis, kas tu policijas saka, Nebrauc tur par policiju. Man jau nav bail. Domā, nav reids. Un? Tev šitam skatiem var izglāt. Kāpēc? Izpūties. Caurs izpūtais. Sorry, Džek. Nu jā, bet
Gaļi mērī skaņi. Pie aizmugurē izputēs veids. Tā kā jā. Tagad ir viss cerības uz to, ka viena trubiņa, cerams, atrodas pie mana topošā jaudīgā motora. Brauksim un skatīsimies. Ja tur bija čupā viskās. Tur bija, ka mēs pirkām, tur bija visi sādas trubiņas, viss kaut ko viņš iedēja līdzi. Protams, tā, kas man ordināli nāca, tā tika Viņš tā sieviete ar šo mašīnu ir ļoti īpaša. Jā. Es arī pats ar savām acīm esmu redzējis, kā iebrauc citā mašīnā. Ir braucēji visādi. Es ceru, neizskatās, ka kāds būtu man baigi pies. Es jau biju nolicis mašīnu tā ar apdomu, kad prom no visu, lai mazāk kāds atstājis pret mani. Bet jā, braucam pie motora meklēt trubiņu cerībā, ka tā, mēs esam atpakaļ. Mums ir trubiņi, dabūjām, bija no tā motora. Jā, sagāja. Ļoti sagāja. Ielikām jau tur, kur ņējās tā. Tagad tikai jāpieskrūvē un... Jā, tad varēs vajag testa braucienu. Beidzot varēs veikt normāli testa braucienu, nevis, ka samēļ logu slotiņas un taisa testa braucienu. Ideāli pat der. Izskatās, ka der. Sagāja. Atkal es skrūvēju. Es to trubiņu tur ieliku. Es viņu ārā dabūju. Tā, jā. Un runājot par sēdinājumu, ir ļoti labi. Aizmuguri ir krietni zemāk. Bet, būs jāceļ. Jo man ir diski, ko jūs vēl nezināt. Es nezinu, kurā video jūs uzzināsiet. Varbūt šis būs kā vēl atsevišķs video, vai kas to lai zina. Vai būs vai nebūs. Bet jā, tā mēs skrūvējamies. Precīzāk tā brašs skrūvējas, nevis mēs. Tad jā. Ārā ir sasūtīgi augsts. Dienu pirms sniega. Jā, rīt sola sniega. Brašs to laidīs. Tas normāli. Mēs jau noņēmām degvielas. Mēs jau degvielas vilku noņēmām. Būs. Tajā galā nekur eļu netekādā. Galā nevar pateikt. Tā. Viņš ir dzīvs. Auģi, kas esam laikam sataisījuši pagaidām. Tā kā jā. Viņš jau neredz to te. Viņam jau nav galā tā te sensors, kas ir mazs mērītājs. Smagi griežās. To pārbaudīsim, kas ir ar eļu. Aizvāc kamerā.
Skaists mēnesis. Vajag pieliet vēl eļļu. Uz pašu čupiņu galviņu bija. Bet, pielies vēl un tad jau būs labi. Pieliejam eļļu. Es domāju, ja pielikt gaisa masu mērītāju, kur krien labāk. Kā kaut kur dzirdam mašīnu, tātreiz galvas griež to pusi. Jā, atvainojamies jau tagad par vēju. Vējš ir tāds, kāds ir. Neko mēs tur nevaram izlikt. Nevar saprast. Un Jā, pareizi, es domāju, tur eļļa pazuda, jo tad jau mēs dabījām līmeni. Pareizi, no eļļas filtru viss iztecēja. Jā, un tagad ir viņš parūca bez eļļas filtrā. Plēš mana mašīna tā. Vaigais ēš. Atvainojamies. Vā? Paldies Braškam. Paldies arī Redpārtam. Paldies Pasātam. Pasāts atkal izglāb. Taisni tam, kam tā mašīna ir paredzēta. Tieši tā, servis auto. Parkings profesionāli. Tas pasāds, paņem piebraukt. Ja redzi, tad tu vari iebraukt. Ja neredzi, tad tu zeķi. Kā kaut ko teiks? Piesabojiet, nolaikojiet un gaida nākošo video. Nākošais būs grandios. Cerams. Ja nebūs atkal kaut kāda šīdāda problēma. Jā. Tā kā jā, tiekamies nākamajā video. Tā, čau.